Labrīt! Labs. Ko dari? Mēģināšu pustīt backing. Back in the game. Neliec vēl virsū tev vēl caur kātu viņš jāiztīra. Pēc? Kātu viņi tīs virsū. Tas tā ir, kad Āgri brauc copēt no rīta. Ko es tevi vienreiz arī kaut kas uzsinu? Baļīn, jāņem nost, izsaka labais mezgls. Labrīt, draugi! Nu ko, esam turpat Liepājā, kanāla malā, kur šodien izvilku arī alvi. Paķersim asarīšus, paturpināsim. Jā, mierīgs foršs rīts, kaut kam jābūt. Skatāmies tālāk. Man ir diezgan plāna pītā aukla, bet Fluorix ir 0,235, nu, 0,23, 4 nopaļojumi. Fluorix varbūt pēc priekš tāds mikrotēmas, kādam varētu likties, ka drusku pat daudz, bet patiesībā, nu, es arī esmu līdz tam, ka pirmkārt tev ir vieglāk sasiet ar pīto, labāks mezgls sanāk. Otrs ir tas, ka arī āķīts labāk turās, stingrāk savā vietā, un treškārt arī dropshot svins iestiprinās un turās ciešāk. Tā principā vajadzētu viņu vai nu stiprināt uz karabīni, vai arī vēl papildus uzsiet mezgliņu. Bet nu, tas attiecīgi neļauj dropshot svina augstumu regulēt. Nu, lūk, mēs paņemam āķi. Rekur te mums ir pamatauklu, šitādā virzienā viņi iet uz leju. Zīves lēkā jau. Āķis skatās uz augšu, veram cauri auklu, nu tad attiecīgi kaut kādas, nu, kādas 30-40 cm augstumā viņu piesienu, lai es pēc tam var regulēt ar dropshotu to augstumu. Un tad rekur ir āķītis, un uztaisam tādu tā kā, nu, aplīti. Ar diviem pirkstiem viņu saspiežam, paņemam āķi pie pirkstiem un griežam pa to apli uz iekšu. 4 reizes 3 un 4. Drusku nostiepjam, nesavākam līdz galam. Katrs mezgls ir jāsaslapina un tad savēlkam. Rekur āķītis smuki taisni turās, viņš nekur nebīdās, nekustās un arī stāvoklis tieši tāds, kāds vajadzīgs. Skats uz augšu un taisni pretī. Gatavs. Iestiprinām dropshotu un maucam copēt. Skatāt, pat normāls. Nespēju uzlikt uz krūtīm kameru, noiesim tā. Lejā. Iebrīns jau labi. Nav milzis. Normāls ezera asars. Ne, bet tā nav. Smuks. Sākums ir. Un kā nereti copē gadās, sanāca aizķert ūdenī aprautu sistēmu. Skatāmies, uz ko tad vietējie ķer. Gī šrimps. Mans favorīts no Lucky Jar. Bet atvadā. Vienu tomēr izdevās pierunāt. Krāsai ir nozīme. Viens māneklis, cits krāsojums un rezultāts ir, nu, pilnīgi atšķirīgs. Ierakstiet komentārā, kādas jūsu domas par krāsām. Tam vispār ir vērts pievērst kaut kādu nozīmi, vai arī principā ir tikai forma. Un ja jūs uzskatāt, ka krāsojumam ir nozīme, tad
kurš krāsojums uz asaru ir labākais. Ir vēl viens. Cerams, ka neaizies, kamēr es stiprinu kameru. Nav liels, bet ir. Kaut kur tepat, varbūt arī ir ok. Kaut kur iegāja iekšā. Kaut kur ielīda. Iznāc ārā. Šķiet, ka... jākamiņās. Laikam būs normāls. Nevar dabūt augšā. Nav žonis. Smūks. Nokāpsim pakaļ. Lai nav netīšām jālauž spinnings. Nevajadzīgos brīžos. Kāds kukuļs. Šitais uz keitaču spaideri paņēmu. Skaists. Trešais. Ir vēl viens. Bet šitais gan liekas. Jā. Aba, nelākā. Mazulīts. Klībēs ir kaut kas. Atbraucām uz ezeru. 2 tādi. Normāli asarīši ir. Copīts arī, jā? Copīts, jā. Nelika šitais galīgi māneklis. Aiztai pozītē iedod arī viņam drusku tā kā apēst. Padod atpakaļ? Nē. Tā kā staugu žūpu, vai ko viņš tur. Šis tāds mazāks laidīsim vaļā. Šitais vispār maziņš. Samazinamies uz otru pusi.
Ej, tur. No. Kaut kur nāk monstrs. Nu, kods maziņš, johaidi. Ko? Tas taču maziņai. Smuks asars. Smuks asars. Au. Paibājām jauns kātiņš. Iesmērēja viņam arī vasaru. Iesmērē. Labs? Pirmā zivs, ne? Pirmā zivs. Ņemsi? Jā. No, atbraucām apakaļ uz kanālu, kur viens ir. Bet šodien galīgi neņem. Nu tā izskatās loms jau daļēji pārstrādātā veidā, pusfabrikāts. 3 ņemam asarīši bija. Nu, tāda normāla, viens bišķi mazāks, bet nu, meitai un sievai būs prieks, es domāju. Iztīrījām, zviņas nav notīrītas, vienkārši izņēma žaunas, izņēma iekšas, pipar sāls, dillīti. Vēlāk vilksim ārā kūpinātavu un liksim iekšā. Ka baigi netiesājiet, ja es te kaut ko daru nepareizi, labāk ierakstiet komentārā, kādi ir jūsu recepti, kā jūs kūpinat zivis. Un gan man būs interesanti, gan arī skatītājiem un tie, kas palasīs komentārus, būs inčīgi. Jā, droši padalieties ar to, kā to darīt labāk un pareizāk. Nu, bērns, kas te notiek mums? Ko? Un kas tas ir? Tā ir ogle. Un ko mēs darīsim? Cepsim vai kūpināsim? Un mēs ķeramies klāt pie darbiem. Re, kur tāda maza, kompakta, abas kūpinātaviņa. Neliela. Šāda te portatīvā. Viens kūpinājums jau ir bijis, tas gan ar brekšiem, tagad ieliksim 3 asarīšus. Šorīt noķērām, jā? Liksim iekšā. Sagatavosim pašu kūpinātavu. Principā jau tā kūpināšana ir tāda ātrā. Un nepilnu stundu, es domāju, un principā zivs ir gatava, ja ir normāls žaronis. Tur baigi čakarēties un ilgi kūpināt nav jēgas. Un ne, Džonī, tu jau zini. Gan jau Kaspars iekomentēs, kā viņam iet ar kūpināšanu šitādā pašā kūpinātavā. Bet tas, ko te noteikti vajag klāt, šitādi te alkšņu čipsīši. Maziņi, kas dod to garšu, smaržu un kūpinātas zivs sajūtu, jā. Kā ieberam viņu te, pēc tam liksim viņu uz oglēm virsū un tad arī zivtiņu iekšā. Un tā ātri to izdarīt, lai nav jāčakarējās. Gib. Filmē? Ko? Jā? Izskatās smuki? Izskatās smuki? Jā. Jā. Gaidām rezultātu. Nu, ja bērns novērtē, tad jau viss ir labi. Turklāt, ja aste ir garšīga, tad jau arī... Ko te teikt par zīvi? Jā, tad arī zīvi jābūt labai. Labu apetīti visiem!